Cigarešu smēķēšana ir viens no galvenajiem sirds asinsvadu riska faktoriem. Palielina trombu veidošanās risku. Asinis kļūst tādas lipīgākas. Gandrīz 1/4 miljonam šobrīd ir viena vai otra sirds slimības vai sirds asinsvadu slimības diagnoze. Jebkura cigarete dienā bojā artērijas iekšējo slāni. Tad atmešana ir galīgais mērķis vienmēr, jebkurā situācijā, vai tas izdodas uzreiz vai atkārtotiem mēģinājumiem. Nekad nav par vēlu to izdarīt. Un nevajag gaidīt to infarktu, lai būtu tā mācību stunda. Es ceru, ka noklausoties mūsu abu sarunu, tad tas kādam arī palīdzēs. Labdien! Mans vārds ir Māris Bukovskis. Es esmu Premium Quit programmas iniciators, Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes asociētais profesors. Un mans kolēģis šodien ir... Labdien, profesor Māri Bukovski. Man prieks, ka tu uzaicināji mani. Sveicināti skatītāji. Es esmu Andris Skride, kardiologs, Rīgas Stradiņu universitātes asociētais profesors, arī Skrides sirds klīnikas vadītājs un dibinātājs, kā arī vadu reto slimību centru Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā. Tā kā faktiski jau 20 gadus strādāju par un ap sirdi. Tātad, kā jūs manījāt, šodien mēs runāsim par kardioloģiju. Un es varbūt gribēju mazliet ieskicēt to fona situāciju, kā tas izskatās pasaulē un Latvijā. Piemēram, pēc Eiropas statistikas datiem, Eiropā ir apmēram 450 miljoni iedzīvotāji. Un būtībā, kā jūs redzat arī uz ekrāna, pirmajā vietā ir nāves gadījumi tieši no sirds asinsvadu slimībām. Tad principā mums ir apmēram 62 miljoni pacientu Eiropā, un katru gadu tad nomirst aptuveni 1,6 līdz 1,7 miljoni. Ja mēs paskatāmies uz Latvijas datiem, tad, diemžēl, mēs esam 4. vietā no beigām. Tie rādītāji ir apmēram par 25% augstāki nekā vidēji Eiropas Savienībā. Tad sanāk, ka no mūsu 1,85 miljoniem, gandrīz 1/4 miljonam šobrīd ir viena vai otra sirds slimības vai sirds asinsvadu slimības diagnoze. Tad katru gadu ir jauni apmēram 31 000 pacientu. Un ciparos izsakot, tad mums ir apmēram 726 mirušie uz 100 000 iedzīvotāji, tad aiz Rumānijas un Bulgārijas, bet Eiropas vidēja rādītāji ir mums 313, praktiski 2,3 reizes sliktāki. Varbūt Andri grib kaut ko piebilst. Jā, šie ir tādi vieni dati, un man vēl satraucošāk liekas arī, ko pat Eiropas Savienība publicē tieši priekšlaicīgas saslimstības un profilaktiski novēršamās mirstības. Un profilaktiski novēršamās mirstības savukārt aprēķina līdz 75 gadu vecumam, un šeit mēs esam Eiropā paši sliktākie, un it sevišķi, kas attiec uz vīriešiem, un skaidrs, ka šī te profilaktiski novēršamā mirstība ir viens, kas viņu ļoti, ļoti veicina, ir arī tā mūsu faktiski šodienas sarunas tēma. Tad cigarešu smēķēšana ir viens no galvenajiem sirds asinsvadu riska faktoriem, slimību riska faktoriem, miokarda riska faktoriem. Un mēs atceramies no pirmās mūsu, ieraksta pārraides, tad līdz 34%, tie pēdējie dati pat bija sliktāki nekā iepriekš, līdz 34% no Latvijas iedzīvotājiem, diemžēl, smēķē un smēķē regulāri.
Un varbūt vēl no tādiem statistikas datiem man arī patīk pieminēt tādu terminu kā veselīgi nodzīvotie dzīves gadi. Un jāsaka, ka arī šeit, salīdzinot starp visām Eiropas valstīm, mēs esam pēdējā vietā. Veselīgi apmēram 51, 52 dzīves gadi tiek nodzīvoti labā veselībā mūsu cilvēkiem. Turpretīm Igaunijā, Lietuvai tas ir kādi 5 gadi vairāk, bet Zviedrijai tas ir pat 20 gadi vairāk. Mums ir milzīga šī atstarpe. Tad mēģināsim šodien apspriest dažas, manuprāt, ļoti svarīgas un interesantas nianses. Pirmais jautājums, Andri, man ir tev, kā cigarešu smēķēšana ietekmē sirds asinsvadu sistēmu? Kas tur notiek nikotīna un tabakas degšanas produktu iedarbības rezultātā? Jā, cigarešu dūmos nav tikai nikotīns, bet, kā jau mēs zinām, īstenībā pat vairāk par 7000 dažādu ķīmisku savienojumu. Mūsu organismu ar asinīm, ar skābekli, ar barības vielām, mūsu visus muskuļus, smadzenes, kājas, iekšējos orgānus apgādā asinsvadi, ko mēs saucam par artērijām. Un artērijas ir tāds, kā saka, dzīvības upes. Artērijās ir konkrēts asinsspiediens, 120 uz 80 vēlams, ne vairāk, un artērijām ir 3 slāņi. Tāds iekšējais slānis, un tam iekšējiem slānim ir jābūt gludam. Zinātniski to iekšējo slāni sauc par endotēliju. Tad ir muskuļu slānis, un tad ir ārējais slānis. Un veselam cilvēkam, tādam, kurš nesmēķē, tas iekšējais slānis ir gluds, tā kā teflona virsma, varētu teikt. Bet tiklīdz, faktiski jāsaka tā, cilvēks sāk smēķēt kaut vai 1 cigareti dienā, vai kaut vai 2, tas iekšējais slānis cilvēkam kļūst raupšs un veidojas no iekšienes tā saucamais aterosklerozes, jeb aizkaļķošanās process, kad organisms pats artērijas aizkaļķot. Kas ir svarīgi? Pašu sirds muskuli, kas ir apmēram dūris lielumā cilvēkam, arī apasiņo tādas pašas artērijas. Un tās ir tādas 2 nozīmīgas organisma artērijas. Viena iet uz vairāk uz kreiso kambari, otra vairāk uz labo kambari. Un tā nelaime, tai slimībai, kura rodas arī dēļ smēķēšanas, ir tas, ka viņa ieperinās tieši asinsvados, kas apasiņo pašu sirds muskuli. Un ja kaļķošanās process iet uz priekšu un šīs asinsvads sāk pavisam aizsērēt vai plīst, tad var veidoties arī infarkts. Un līdzīgi var notikt arī galvas smadzenēs. Respektīvi, tas ir tas būtiskākais, jebkura cigareta dienā bojā artērijas iekšējo slāni. Bez tā izraisa arī iekaisumu un oksidatīvo stresu. Tas bojā ne tikai šis pats iekaisums, oksidatīvais stress, bojā arī pirmkārt tās pašas manis pieminētās mūsu dzīvības upes, kas piegādā skābekli. Un veicinot iekaisumu, protams, ka bojā jebkuru orgānu. Tad nākamais cigaretes pašas par sevi arī palielina trombu veidošanās risku. Asinis kļūst tādas lipīgākas. Reizēm mēs lietojam tautas valodā, tā asinis kļūst biezākas. Respektīvi jau 2 mehānismi. Pirmkārt, asinsvads no iekšas sāk aizaugt ciet, un ja viņš ir kaut jau mazliet aizaudzis ciet, tad asinīm kļūstot jau biezākām, trombi var veidoties daudz ātrāk. Kā arī nikotīns aktivizē simpātisko nervu sistēmu, tādā veidā izdalās adrenalīns, kortizols, noradrenalīns, un dēļ šiem mehānismiem cilvēkam pātrinās pulss, paaugstinās asinsspiediens un pieaug arī audu prasība pēc skābekļa. Un tas vēl vairāk šos te mūsu asinsvadus bojā.
Kāpēc tas iekaisums tieši ir svarīgs šajā te momentā, šajā te pangā aterosklerotiskajā? Ja mēs skatāmies tā zinātniski, tad tas galvenais, tas slimības process, aizkaļķošanās, kas tālāk noved pie infarkta un insulta, jau arī ir īstenībā iekaisums. Tur dažādas iekaisuma šūnas migrē un kopā vēl ar holesterīnu, ar šo smēķēšanas ietekmi pamazām aizķepina ciet. Un, ja runājam arī vēl par pulsu, kāpēc ir svarīgs, lai mūsu pulss nebūtu ātrāks, tad jo ātrāks ir pulss, jo lielāks ir skābekļa patēriņš sirdī, un arī pats sirds muskulis, kuram aktīvi ir organismā pārējie mums muskuļi, izņemot vēl elpošanas muskultūru, ir miera laikā atpūšas, tad sirds muskulis neatpūšas nekad. Un redziet, sirds prasa sev skābekli visvairāk nemitīgi, tāpēc sirdī ir svarīgi, ka vismaz miera stāvoklī un arī, protams, ka arī miega stāvoklī ir nomodā, ka pulss tad patiešām mums būtu no 60 līdz 80, izņemot tos, protams, sportojot, pulsam ir jāpalielinās, bet tad tur jau ir citi šie te mehānismi, kāpēc mums ir sirds arī jātrenē. Un kas tad notiek tajā brīdī ar pacienta asinsvadiem, ar viņa sirdi, tad, kad viņš atmet smēķēt, tie pozitīvie efekti, kā viņi attīstās? Jā, un es vēl gribēju pieminēt pie iepriekšējā, ka tā ateroskleroze, jeb tā asinsvadu aizaugšana no iekšienes, tas ir tāds kumulatīvs, jeb lēns process. Tas nenotiek vienas dienas vai 2 dienu, pat ne nedēļas vai pat ne mēneša laikā. Bieži vien tas ir 5-10 gadu process, kur katra izsmēķētā cigarete, un jo vairāk cigaretes jūs izsmēķējat, jo sliktāks tas efekts. Tad ap 40, ap 50 gadu vecumu var novest pie miokarda infarkta, insulta vai kāju gangrēnas vai arī īstenībā infarkts kā tāds jau var būt jebkurā orgānā. Arī nierēs var būt infarkts, jebkurā. Ja aiztaisās, lai skatītājs arī klausītājs saprastu, tad ja kādā vietā tiek nobloķēta asins apgādi un tālākais rajons atmirst, tad to mēs saucam par infarktu. Un smadzenēs, piemēram, var būt arī varbūt 2 veidu infarkts, citur gan ļoti reti. Biežākais smadzeņu infarkts ir tādā gadījumā, mēs to saucam infarkts vai insults, uz smadzenēm attiecinam. Mēs to saucam išēmisks, tad aizaug ciet, un tad atkal savukārt kaut kas plīst, tas ir hemorāģisks, tas ir daudz retāk. Jā, bet pārējot pie atmešana, pie tā, kas notiek, kad mēs cigaretes atmetam. Tad mēs noskaidrojām, kas tad notiek, tad, kad cilvēks smēķē, bet kas notiek atmetot cigarešu smēķēšanu? Kā tas attiecās uz sirdi, kā tas izpaužās attiecīgi uz asinsvadiem? Jā, šis ir ārkārtīgi labs jautājums, un profesor, es jau zināju, ka jūs man šo uzdosiet, un attiecīgi faktiski sagatavojos arī pēc zinātniskiem datiem, atradu, ka īstenībā, un man pašam mazliet pat tas pārsteidza, ka jau 20 pirmie efekti nesmēķējot ir jau pēc 20 minūtēm. Ja mēs neesam smēķējuši 20 minūtes, tad pulss un asinsspiediens jau normalizējas, jo zūd nikotīna tiešais radītais stress uz virsnierēm un uz asinsvadiem. Tad 12 stundas atmetot smēķēšanu, un iedomājieties, tad pēc katras izsmēķētās cigaretes 12 stundas mūsu organismā vēl joprojām ir tāds karboksi hemoglobīns, kurš tikai pēc 12 stundām normalizējas, un tad audi sāk saņemt normālu skābekļa daudzumu. Īstenībā katra izsmēķētā cigarete dod mums samazināt skābekli uz veselu pusdienu. Jau pēc vienas diennakts, 24 stundām, sāk mazināties akūta infarkta risks.
tad apmēram pēc 48, 72 stundām uzlabojas cilvēkam arī garša un oža, bet tāpat vienlaicīgi tā ir tā saucamās abstinences kulminācija, kur gribas vairāk, un to tad būtu ļoti svarīgi pārvarēt. Apmēram pēc 2-3 nedēļām sāk uzlaboties tā endotēlija funkcija, ko es sākumā gari un plaši stāstīju, respektīvi uzlabojas mūsu artēriju iekšējais slānis. Apmēram jau pēc 1 līdz 9 mēnešiem mazinās arī, teiksim, izraisītais elpas trūkums, kas var būt arī saistībā ar sirdi, un pēc 1 gada atmetot sirds slimību risks samazinās jau pa 50%. Tātad pēc gada jau pēc 5 gadiem atmešanas galvas smadzeņu infarkta jeb insulta risks samazinās faktiski jau tā, kā tas ir nesmēķētājam. Un, ja mēs atmetam un noturam to atmešanu jau 15 gadus, tad mēs esam izdzēsuši gandrīz no sirds, kas ir attiecas. Jau ir tas risks, sirds slimība risks ir gandrīz tāds pats cilvēkam, kurš nekad nav smēķējis, bet tas nenozīmē, ka jāsāk ir smēķēt. Ja? Respektīvi, ir ilgs laiks jāpaiet, lai tādu pilnībā novērstu šos sliktos efektus, bet, un arī tas interesanti, ka katra cigarete diezgan ilgi saglabāja šo savus sliktos savienojumus asinīs, kas traucē skābeklim nokļūt audos. Kā izvērtēt to smēķēšanas apjomu, jeb stāžu? Kādas metodas tika izmantotas? Jā, Kā mēs atšķirsim tādus smēķētāju, kas smēķē daudz un kas smēķē maz? Šeit mēs kopā ar kolēģiem jums, plaušu ārstiem un es domāju arī ģimenes ārstiem lietojam tādu terminu kā smēķēšanas paku gadi. Un tam tāda speciāla formula, kur cigaretes izsmēķē, respektīvi cigaretes reiz dienā, reiz gadi dalīt uz 20. Un kā viens piemērs, tad 10 cigaretes dienā, ja cilvēks smēķē, un to dara 20 gadus, tad tas skaitās 10 paku gadi. Tagad cits piemērs, ja cilvēks smēķē 40 cigaretes dienā un dara to 5 gadus, tad tie arī skaitās 10 paku gadi. Respektīvi, tas, protams, ka daudzums ir ārkārtīgi svarīgs. Varbūt šie saucamie paku gadu ir arī nevis varbūt, bet ir ļoti, ļoti nozīmīgi plaušu slimībām, bet jāsaka, ka kas attiecas uz kardioloģiju, tad pat 1 cigarete dienā, 1 līdz 4 cigaretes dienā dod 50% no tā riska, ko dod paciņa dienā. Respektīvi, tai sirdī ir sliktā arī viena cigarete dienā. Tad loģiski, ja mums 12 stundas saglabājās, piemēram, paaugstināta šī karboksihemoglobīna koncentrācija, tad skābekļa bats, ja, hemoglobīns spēja pārnest mazāk skābekļa sirdī, ja, tad šie riski pat ar 1 cigareti varētu būt ļoti augsti. Es te uzdūros arī tādam varbūt interesantam pētījumam, ja, arī rodas tāds loģisks jautājums, kā tad ir sliktāk, ja, viens smēķē dažas cigaretes dienā, piemēram, 50 gadus, un cits varbūt ir kaut kad savā dzīves brīdī bijušas kādas problēmas, ja, norāvies mazliet, ja, viņš smēķējis 2 paciņas 5 gadus, kā tad ir sliktāk. Un ja mēs paskatāmies uz tiem datiem, tad izrādās, ka šis te kaitējums ir neproporcionāls. Tad mazāks cigarešu skaits, bet ilgāku laiku ir kaitīgāk, ja, nekā, ja mēs smēķējam it kā daudz cigaretes dienā, bet īsāku vai daudz īsāku laika periodu. Tad bieži vien, tas vēlns slēpjas detaļās šeit. Jā, tāpēc arī,
varbūt cilvēki iedomājas, ka tas ir 1-2 cigaretes dienā ir tāds drošais variants, bet, kā jau profesors saka, īstenībā tas ir daudz nedrošāks variants nekā paņemt un nosmēķēt puspaciņu, teiksim, mēnesi un tad nekad vairs nesmēķēt. Tas man arī pašam bija ļoti interesants fakts, ko es atklāju, gatavojoties nākot pie tevis šodien. Un, manuprāt, tāds viens no tādiem arī būtiskākiem jautājumiem šeit būtu tas, jo tie kardiovaskulārie sirds asinsvadu slimību riska faktori ir dažādi un daudz. Un, piemēram, paklausamies televizors, radio, daži citi masu mēdīji, ja, holesterīnu runā daudz. Kas tad ir sliktāk? Ja? Smēķēt? Vai, ja cilvēkam ir augsts holesterīna līmenis asinīs? Jā, šis ir ļoti, ļoti labs jautājums, un skaidrs, ka tās ir divas varbūt tādas tiešā veidā nesalīdzināmas lietas, jo abas ir ļoti sliktas, kas attiecas atkal uz tām uz mūsu dzīvības upēm, uz artērijām. Gan holesterīns viņas ķepina ciet un veicina trombu veidošanos, gan smēķēšana. Ir tā grūti pateikt, kurš vairāk. Problēma ir tā, ka mums arī Latvijā, daudz kur arī šeit Ziemeļeiropā, Viduseiropā, cilvēkiem holesterīna līmenis ir jau ģenētiski determinēti noteikts reizēm augsts, jo holesterīna līmeni 90% faktiski nosaka mūsu gēni. Un bieži vien ar dzīvesveidu mēs tur neko nevaram ietekmēt. Un nereti, faktiski ļoti daudziem cilvēkiem, katram otrajam mēdz būt pat, ka ir mazliet palielināts holesterīns. Smēķēšana, holesterīns pats par sevi faktiski bojā tikai asinsvadus. Smēķēšana bojā ne tikai asinsvadus, bet visu organismu. Tāpēc tā vienkāršā atbilde ir, ka smēķēšana ir kaitīgāka par augstu holesterīnu, bet augsts holesterīns arī ir ārkārtīgi kaitīgs, tikpat kā augsts asinsspiediens. Un satiekoties, piemēram, kaut vai šiem 3 faktoriem kopā, tā priekšlaicīgā nāve vai priekšlaicīgs miokarda infarkts būs cilvēkam varbūt jau 30 vai pat 40 gadu vecumā. Un mūsdienās faktiski jau īstenībā ir tā, ka lielākā daļa sirds un asinsvadu slimību būtu profilaktiski un ārstējami novēršamas. Tad būtībā, ja tie abi faktori kombinējās, tad tas iznākums var iestāties ļoti agri. Ja faktori kombinējās, tad reizē mums nav, tas pat nenotiek. Miokarda sirds infarkts 30 līdz 40 gadu vecumā, diemžēl, un, protams, arī mūsdienās stress, vairs kardiologus pasaulē nepārsteidz. Tas ir sirds slimības kļūst arvien jaunākas un jaunākas. Vai bieži vien tā ir pēkšņa nāve, jo miokarda infarkta ir, diemžēl, pirmā, jāsaka, tā izpausme, cilvēks pat neko nejūt. Ir pēkšņi 50% ir cilvēks, diemžēl, pēkšņi nomirst, viņu nepaspēja atreanimēt, aizvest līdz slimnīcai. Tagad varbūt parunāsim par akūtu situāciju, par akūtu miokarda infarktu vai citu akūtu sirds asinsvadu problēmu, ja, kas notiek pēkšņi. Kad atceros savā laikā, kad es studēju, tad daži gados vecāki ārsti par to runāja. Ir arī bijuši pacienti, ja, kas to min, ka viņi dodās, piemēram, konsultācijas pie kāda daktara vai ķirurga vai tam līdzīgi. Viņiem saka, nē, tagad ir akūta situācija, tagad nebūtu labi atmest smēķēšanu. Jūs paliksiet nervos, ja. Un rezultāti varētu būt sliktāki. Kā tad ir patiesībā? Ko mēs varam darīt šajā situācijā un vai mēs varam droši virzīt pacientu uz smēķēšanas atmešanu tajā brīdī, kad ir šī krīze? Jā, runājot par šīm akūtajām situācijām, vēl varu piebilst, ka faktiski no tādām sirds, vispār no slimībām miokarda infarkts, akūts miokarda infarkts ir priekšlaicīgas nāves iemesls numur 1 visā pasaulē. Un kā jau mēs noskaidrojām, Latvijā tas ir vēl daudz agrāk, cilvēkiem būtu vēl jāstrādā, jābauda dzīve. Un
Īstenībā tie stāsti ir tāda mazliet, nevis mazliet, bet diezgan liela blēņa, ka cilvēks nedrīkst pēkšņi pārtraukt smēķēšanu. Tas pat ir jādara. Ja cilvēkam ir pēkšņa slimība, tad jo ātrāk pārtrauks un neatsāks, jo būs labāk. Un daudz kur tas pat arī cilvēkiem bieži vien ir kā tāds mācību brīdis. Slimība ir notikusi, un viņš pats ir pārstājis smēķēt. Un droši nevajag klausīties, ja kāds saka, ka smēķēt ir jāapstājas pakāpeniski. Smēķēt vajadzētu tiešām vienkārši beidzam smēķēt un viss. Un, protams, ka te ir svarīga tāda multidisciplinārā komanda. Bieži vien arī psihologs, psihoterapeits var iesaistīties. Ir arī daži medikamenti, kas var mazināt smēķēšanas atkarību un vienkārši pārtraucam smēķēt un viss. Tātad, kā mēs varam atmest? Ja? Mums ir jau pieminējuši šos dažādos medikamentus, un viena no pamatmetodēm, pamatvielām, ja, kas palīdz, ja, ir tā saucamā nikotīna aizstāja terapija, kas būtiski palielina iespējas pārtraukt cigarešu smēķēšanu. Bet satur viena no kaitīgajām vielām, šo te pašu nikotīnu, un jautājums ir, vai bez degšanas produktiem nikotīns ietekmē sirds asinsvadu slimību risku vai nē? Jā, tas ir īstenībā ļoti labs un mūsdienās arvien aktuālāks jautājums, jo mēs redzam, kaut vai ejot pa ielu, manuprāt, katrs otrais, katrs trešais jaunietis kaut ko velk plaušās, un skaidrs, ka tas, ko velk, ir nikotīns. Biežāk varbūt tur ir tīrā, reizēm tur mēdz būt arī kāda smagā metāla pievienojumi. Protams, ir arī tādi aizstāja produkti, kas satur tikai nikotīnu, bet jā, pats nikotīns ir kaitīgs. Tā ir viena no tādām spēcīgākajām indēm vispār pasaulē. Pātrina pulsu, to, ko jau es minēju sākumā. Un caur šo mehānismu mēs jau varam sākt runāt arī par dažām citām slimībām. Pātrinot pulsu, nikotīns arī var izraisīt dažādas sirds aritmijas, kas jau nav vairs šī aizkaļķošanās slimība, bet tādas, piemēram, sirds slimības, sirds aritmijas kā sirds ekstrasistoles, kā mirdz aritmija. Nikotīns veicina visas šīs te smagās sirds aritmijas. Nikotīns pats par sevi arī paaugstina asinsspiedienu, un pats par sevi nikotīns arī veido šī te endotēlijā disfunkciju. Un ilgtermiņā insulīns arī, insulīns jau tālāks domas skrien, ilgtermiņā nikotīna produkti vieni paši arī veicina insulīna rezistenci. Tad arī risku veidoties cukura diabētam. Un arvien vairāk publikāciju katru dienu parādās, ka nē, protams, ka ir mazāk saslimšanu būs nekā klasiskajai cigaretei, bet tā atbilde ir nē. Nikotīns arī ir ārkārtīgi neveselīgs. Un, protams, uzreiz rodas loģisks jautājums. Tad nikotīna aizstāja terapija. Kā tā ietekmē sirds asinsvadu slimību risku? Jā, tātad par aizstāju terapiju plāksteri ir diezgan bieži sastopami, un ļoti interesanti un svarīgi ir, ka arī tādos nopietnos zinātniskos pētījumos, ko mēs saucam par randomizētiem, placebo kontrolētiem pētījumiem, tad nikotīna aizstāja terapijas lietošana par 50 līdz 70% uzlaboja šo te ilgtermiņa atmešanas risku. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Kas ir jāņem vērā? Galvenais drošības princips ir tāds, lai nikotīna aizstāja terapijā būtu mazāk nikotīna nekā tajā pašā izsmēķētajā cigaretē. Un arī cilvēkiem pēc teiksim, arī kādām slimībām tas nikotīna aizstāja terapija, tas nikotīns ir mazā devā, tad viņa bija droša.
Ja, tad tas būtiski nepalielina nekādu katastrofu risku. Nē, nepalielināja nekādas nozīmīgas aritmijas, ne sirds apstāšanos vai mirstības risku. Arī šī nikotīna aizstāja terapija nepalielināja. Salīdzinājumā ar tiem, kas turpina smēķēt. Un varbūt nākamais, tas ļoti būtiskais jautājums. Standarta situācija, tad smēķētājs ar savu sirds slimību, hronisku gaitu un akūta situācija. Ja. Atkal, vai akūtā situācijā, piemēram, nonākot slimnīcā, ja, ejot vai virzot šo pacientu uz smēķēšanas atmešanu, ja, vai tad nepieaug riski, ja, lietojot šo te nikotīna aizstāju terapiju? Jā, ir vairāki brīži, kur, teiksim, pārēja no cigaretēm uz nikotīna aizstāja terapiju tiešām vispār nekādu nikotīnu nevajadzētu vairāk tad momenti, kur tas varētu būt bīstams. Tātad 48 stundas pēc akūta miokarda infarkta vai arī pirms infarkta stāvokļa. Tad, ja pacientam ir jau kāda manis pieminētā aritmija, kāda no sirds kambaru aritmijām, ko mēs saucam par vai ventrikulāra tahikardijas epizodes, ja tādas smagas sirds aritmijas. Ja ir ļoti augsts asinsspiediens, ja ir bijis nesens arī insults, ja ir grūtniecība un ja ir smaga aknu un nieru mazspēja, tad šādiem cilvēkiem nikotīna aizstāja terapija būtu kontraindicēta. Tas, ko mēs zinātniski sakām, tātad nebūtu pieļaujama. Tad nikotīna aizstāja terapiju, bet ir otrs ļoti efektīvs veids, kā palīdzēt cilvēkam atmest, ja, situācijās, kad ir izteikta atkarība, augsts atkarības līmenis. Un kad varbūt ir bijuši iepriekš neveiksmīgi mēģinājumi, kad nav izdevies. Tad būtībā mēs varam pielietot arī antidepresants. Un jautājums, Andri, kā tu uzskati, kādi ir pētījumi dati vai antidepresanti kaut kādā veidā ietekmē sirds asinsvadu slimību risku? Jā, šis ir ļoti, ļoti labs jautājums, un īstenībā es jau varu pateikt, ka es saviem daudziem pacientiem arī lai palīdzētu atmest smēķēšanu, nozīmēju antidepresants, un no šīs cilvēki varbūt sabīstās bieži vien no tā vārda, bet antidepresanti lielākā daļa ir ļoti labi medikamenti, un viņi ne tikai mazina trauksmi, mazina smēķēšanas, palīdz atmest smēķēšanu. Viņi arī, daži antidepresanti mazina arī to iekaisumu, kas ir asinsvadu endotēlijā. Un nereti smēķētājiem īstenībā ir kāda slēptā arī depresija. Un depresija pati par sevi arī pasliktina, pirmkārt, arī palielina risku gan infarktam, gan insultam, un pati par sevi ir slikta. Ja cilvēkam ir kāda sirds slimība, ir jāizvēlās precīzs antidepresants, kuru lietot, kurš būs drošs. Un tā, piemēram, tāds aktīvā viela kā escitaloprams vai sertralīns, tie būtu tādi divi droši antidepresanti, kurus var lietot pat pēc miokarda infarkta, lai pacientam mazinātu šos kāri pēc smēķēšanas. Un īstenībā, ja mēs tā atklāti runājam, tad es savā praksē nekad neesmu nozīmējis nikotīna aizstāja terapiju cilvēkam, kurš grib gan bez infarkta, gan ar infarktu, bet es esmu ļoti daudz nozīmējis tieši escitaloprammu un patiešām negrib vairs smēķēt, un arī novēršam problēmas, ārstējam. Faktiski tas antidepresants arī ārstē, ja mēs tā dziļāk skatāmies, arī asinsvadu, jo bieži vien tā asinsspiediena palielināta asinsspiediena problēma ir trauksme un depresija. Jā. Būtībā droši. Dažos gadījumos ir, bet tas jau arī pašam uzsākot šo medikamentu, būtu labi
pēc nedēļas un pēc 3 nedēļām veikt elektrokardiogrammu, un tur mēs skatāmies tādu QT intervālu, tā saucamo, daži manis nosauktie nē, bet daži no antidepresantiem sevišķi gados vecākiem cilvēkiem var pagarināt šo QT intervālu, un tas vienkārši laicīgi būtu jāpamana. Tātad, kur ir mums problēma ar smēķēšanas atmešanu? Mēs zinām, ka tikai 5%, tas ir katram 20. izdodās atmest, pašam bez nekādas palīdzības. Un, ja mēs iesaistām pacientu smēķēšanas atmešanas programmās, nikotīna aizstāja terapija, antidepresanti, psihologa palīdzība, ja, tad 20, varbūt 40% izdodās, kas ir maksimums ilgtermiņā atmest. Tad vairāk kā 50% gadījumu neizdodas. Neizdodas, un pacients atkārtot mēģina. Bet ko darīt šajā situācijā? Ja? Un, ja mēs vēsturiski paskatāmies, tad tas vienīgais veids, ja, pirms šiem alternatīviem nikotīnu saturošiem produktiem bija cigarešu skaita samazināšana. Vai cigarešu skaita samazināšana palīdz šajā gadījumā? Kādas ir tavas domas? Redz, te droši vien būs atkarīga tā atbilde no specialitātes. Un es kā kardiologs, ko saka zinātne, atbildu, ka diemžēl nē. Jo liekas, ka varbūt kā 20 cigaretes ir slikti, tad 10 cigaretes būs uz pusi mazāk slikti. Bet tieši kardioloģijā tas tā nestrādā, un tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, ka mazinot cigarešu skaitu, smēķētāji neapzināti sāk elpot dziļāk, tad, kad smēķē. Šīs inhalācijas, ja mēs to tā varam noteikt, ir dziļākas un ļoti interesanti nosmēķē parasti lielāku cigaretes daļu nekā smēķējot. Kaislīgāk. Jā, smēķē kaislīgāk. Un, protams, kā rezultātā arī nikotīna un arī oglekļa monoksīda ekspozīcija nesamazinās proporcionāli. Respektīvi, ja tu jautā man kā kardiologam, tad pat 1 līdz 4 cigaretes dienā saglabā vismaz 50% no miokarda infarkta riska. Bet, ja es tev jautātu droši vien to pretjautājumu, tad saslimšanas, ko savukārt vairāk arī to ārstē, HOPS, plaušu vēzis, ja mēs onkologiem jautāju, tad šo slimību risku skaidrs, ka cigarešu mazināšana samazina, plaušu vēžu risku samazina, bet kardioloģijā pat 1 cigarete ir kaitīga. Jā, kā mēs redzam, atkal velns slēpjās detaļās šajā gadījumā. Un tad pat interesants termins izgudrots, ja, kā raksturot šo te smēķēšanas kaislīgumu, ja, vai to, kā mainās šie smēķēšanas ieradumi, saucās smēķēšanas topogrāfija. Ja, kad cilvēks var ļoti kaislīgi, dziļi elpojot, maksimāli ātri nosmēķēt 1 cigareti, ja, un pavirši izmetot varbūt pusizsmēķētu cigareti 20 dienā. Ja. Jā, un tieši sirds slimniekiem, tie, kas tikai samazināja smēķēšanu risku, tad atkārtota infarkta risks nesamazinājās salīdzinot ar tiem, kuri pilnībā atmeta. Tad mēs noskaidrojām, ka cigarešu skaita samazināšana nav labākais risinājums, bet mūsdienās ir jaunas iespējas, ja, šie te alternatīvie nikotīnu saturošie produkti, ja, tad elektroniskās cigaretes, tabakas karsēšanas ierīces, ja, vai, piemēram, nikotīnas pilventiņi. Tad kāds ir tavs viedoklis par šo te produktu ietekmi uz sirds asinsvadu veselību? Jā, protams, ka te ir atkal jāstāsta klīniskie pētījumi, un redz, viena lieta ir, ja mēs šos produktus izmantojam, lai teiksim, atmestu smēķēšanu, bet tā lielākā problēma ir tā, ka, diemžēl, jaunieši vienkārši sāk lietot šīs ierīces jau kā pirmo izvēli, domājot, ka tas ir nekaitīgi, bet nē, ir konkrēts arī mazliet palasa informāciju, un par katru varbūt pāris vārdus, tad elektroniskajām cigaretēm ir pilnībā pierādīts, ka tās paaugstina oksidatīvo stresu
ir arī šīs te veicina arī endotēlija disfunkciju un arī veicina trombu veidošanos asinsvados. Tas būtu par elektroniskajām cigaretēm. Tad par tabakas karsēšanas ierīcēm tieši tāpat saglabājas šis te iekšējais, tā saucamais oksidatīvais stress uz asinsvadiem, ko īstenībā tā mikroskopiski, ja mēs pētītu, tā ietekme ir tāda pati kā cigarešu dūmiem. Un mums arī nav īstenībā tādu šobrīd vēl arī pētījumu, kas notiek ilgtermiņā. Kas notiek pēc 10 gadiem, pēc 20 gadiem. Iespējams, ka tas veicina arī dažādas vēl citas saslimšanas. Un, ja mēs runājam par nikotīna spilventiņiem, tad tas jau ir, kā jau es minēju, visas nikotīna sliktās lietas, un tas ir atkarīgs no devas, vai mēs jābūt tai devai ļoti mazai. Un Šveicē tātad bija pētījums, bet te ir runa par tiem cilvēkiem, kas smēķē, nevis, ka tagad vajadzētu sākt. Elektroniskā cigarete plus konsultācija, psihologa psihoterapija bija mazliet efektīvāka parasto cigarešu smēķēšanas atmešanai nekā tikai konsultācija pie psihoterapeita psihologa. Būtībā mums jāsaprot, ka ir dažādas lietas, dažādas cilvēku grupas. Ja? Tad mums ir arī pacienti, kas ir kaislīgi smēķētāji, gadu desmitiem smēķējuši 20 un vairāk cigaretes dienā un mēģinājuši atkārtot atmest, un viņiem neizdodas. Viņiem neizdodas tātad atmest. Tad kāds tad varbūt ir šajā gadījumā tas risinājums, vai ir iespējams risku mazināt vai nē? Jā, tātad kaislīgiem smēķētājiem tas ir viens no veidiem. Ārsta konsultācija, psihologa, psihoterapeita plus speciālista pavadībā pāriešana uz kādu no, teiksim, vai no elektronisko cigareti vai piemēram, jā, bet tas nekādā ziņā mēs nedrīkstam jauniešiem ieteikt vai sākt, vai, ja mēs redzam, ka jaunieši to dara, tad ir pilnīgi noteikti jāsaka, ka tas ir tikpat kaitīgi, un tur vēl daudz nezināmā kaitīguma kā cigaretēs. Tad arī es atradu vienu tādu interesantu korejošu pētījumu, kurā piedalījās gandrīz 9000 pacientu. Viņi novēroja 2,4 gadu ilgā periodā, cik bieži attīstās kaut kāds sirds asinsvadu slimības moments, attiecīgi pārējot atmetot smēķēt, ja. Tad apmēram 10% gadījumu, tad tikai 10% gadījumu bija atkārtots notikums. Ja. Attiecīgi, ja viņi pārgāja uz elektroniskajām cigaretēm, tie bija apmēram 13%, un 17% gadījumi bija tiem, kas nepārtrauca smēķēt cigaretes. Tad būtībā ja, šeit šie riski varētu arī atšķirties, bet vēlreiz uzsverot situāciju, kad cilvēks nevar pārtraukt smēķēšanu. Ko mēs varam secināt galā no mūsu sarunas šodien? Jā, es kā kardiologs, un es domāju arī daudz citu speciālistu, ka diemžēl neviens nikotīna saturošs produkts nav drošs. Tās var gan šos infarktus, aizkaļķošanos izraisīt, gan dažādas aritmijas, palielinātu asinsspiedienu. Tie sliktie efekti nav devu atkarīgi, pat viena cigarete ir kaitīgi, un tomēr arī vadlīnijas mums saka, ka arī ka tās smēķēšanas pārtraukšanai tās e-cigaretes faktiski nav tik būtu labāk ar kaut ko citu. Respektīvi, to pārtraukt. Labāk nesākt smēķēt nevienu no parastās cigaretes, bet ja esat sākuši smēķēt, tad, protams, ka meklēt speciālistu palīdzību, jo mūsdienās, es domāju, ka ir medikamenti, ar ko lieliski var to izdarīt. Tad atmešana ir galīgais mērķis vienmēr, jebkurā situācijā, vai tas izdodas uzreiz, vai...
atkārtotiem mēģinājumiem. Nekad nav par vēlu to izdarīt. Un nevajag gaidīt to infarktu, Jā, lai būtu tā mācību stunda. Es ceru, ka noklausoties mūsu abu sarunu, tad tas kādam arī palīdzēs. Tad mācīsimies nevis no savām kļūdām, bet svešām, ja tā mēs varētu teikt. Paldies par sarunu šodien, manuprāt, bija ļoti interesanti un arī ļoti vērtīgi, un es ceru, ka arī jums atceramies, kad Premium Quit programma, ja, tad piedāvā ja, šo te iespēju, šo te unikālo iespēju, cik es zinu, joprojām, ja, ne Latvijā, ne arī pat Baltijā, ne Igaunijā un Lietuvā, kur varbūt šo te sirds asinsvadu slimnieku pat ir mazāk, ja, nav šādas iespējas. Paldies jums. Paldies, profesor, ka uzaicināja. Paldies, Andri, ka piedalījies. Jā.